Tas ir forši. Tas masas, tas vibes, tas ir vienkārši fantastiski. Nē, nu tas, ko es zinu, ka arī man tam patīk visādi kalnu un lejas un nepavēlt arī tērvēt pirmais posms. Es domāju, ka Angurē šitāds kāps nedabūja, kā es te dabūju. Kā citi to centās nopelt, pa lētu viņš devās sev laimi izcelt. Ceļā tam lai dodās sakās ar prieku, lai ir jauda. Palicis mājās, telefons miris un duša tam līdzi, bet pāragri arī to dēvēt par krīzi. Pirmo viņš sastapa vēja māti, tā puta tik traki, ka salakāti. Sprīdīts lielo pasauli iekarot braucā, līdz sirdsbalss mājās to atpakaļ saucā. Sprīdīts lielo pasauli iekarot braucā, līdz sirdsbalss mājās to atpakaļ saucā. Tad viņš nonāca zemeņu vagā pie sīstuļa, kas tam nemaksā lāgās. Saprata, ka laimi tomēr neizraks, pat ja kāpās bez mitas kā traks. Iegāja Tinderī mazināt bēdas, uzgāja īstajai laimei pēdas. Blondīne acīm lielām kā pogām, pozēja pretī ar izkārtām ogām. Bet, lai puisis pie viņas tiktu, dzīvē lika tam priekšā, ko sliktu. Sākumā jāuzvar visļaunākais, zonas stabiņš pats vājākais. Sprīdīts lielo pasauli iekarot braucā, līdz sirdsbalss mājās to atpakaļ saucā. Sprīdīts lielo pasauli iekarot braucā, līdz sirdsbalss mājās to atpakaļ saucā. Skaidrs bija viens, tas bija viņa pēdējais piliens. Viņš rokā navigāciju tvēra, uz laimīgo zemi atpakaļ pēra. Galamērķi tam rādījās mājas, jo tur tomēr vislaimīgāk klājās. Tagad puisīs bija priecīgs bez gala, zona tam mājās ir visur bez vada. Ņēma un Tiekamies nākošajā bukā, uz ēķiem, jā? Apkārt apskrējā, atgriezās beidzot pie savas saimes, laikjoslā rakstot. Nav lielākas laimes, nav lielākas laimes, nav lielākas laimes. Tas pirmspēdējais kalniņš. Es to pirmo tā uzskaitu, vai tagad mieriņš. Un tad tur pēkšņi viss stīga, viss līmeni, ar visiem pauguriem. Līdz sirdsbalss mājās to atpakaļ saucā.